Šis referendums, saprotams, ir apkainojuši latviešu tautai. Un tāpēc arī ļoti daudz no sākuma novirzījās no tā un teica, mēs neiesim balsot. Bet ja kaut kas ir apvainojušies, tad tak nav jāgriež muguru. Tad taisni jārunā par to un jādara kaut kas. Un pateikt, ka mūsu zemē mēs runāsim latviešu valodu. Tā mūsu galvenā pārliecība ir tāda, ka mums nepietiek ar kādu noteiktu proporciju vai vienkārši vairākumu, vai tas būtu 60-40, vai 70-30, vai 80-20%. Mēs uzskatām, ka Latvijai pietiek tikai ar 100%. Un tas galvenais iemesls ir, lai mums nākotnē atkal kāds neuzdot jautājumu, vai tomēr jūs nevēlaties atgriezties pie šī jautājuma, un vai jūs tomēr nevēlaties divvalodību. Mūsu mērķa auditorija ir šie aptuveni 40%, kur referendumu dienā ir nolēmuši palikt mājās vai vēl nav pieņēmuši savu lēmumu. Mēs arī vēlētos uzsvērt, ka mūsu vidū nav neviena bijušā vai esošā politiķa. Mēs neveicam kādu politisku darbību. Mēs esam sabiedriska kustība, kas rīkojas pēc savas brīvas gribas. Un šī mūsu iniciatīva, akcija Celies un ej, viņa nebūtu bijusi iespējama bez ziedojumiem, palīdzības, un liela daļa šobrīd šīs palīdzības ir nākusi no ārzemju latviešiem, privātpersonām, uzņēmumiem. Latvieši pasaulē ir apliecinājuši, ka diasporā ir iespējams nodot dzimtās valodas zināšanas no paudzes paudzē, un tajā pašā laikā runāt perfekti savās mītņu zemes valodās. Un uzskatām, ka arī Latvijā šīs iespējas ir krieviem, ukraiņiem, latkrieviem saglabāt savu dzimto valodu, bet tajā pašā laikā runāt arī latviski, jo Latvijā šī ir tautas saziņas valoda, latviešu valoda. Ja Latvijā tiek mainīts valodas režīms, tad mums ārvalstī zūd jēga mēģināt nodot saviem bērniem latviešu valodu. Šobrīd pasaulē darbojas 60 latviešu skoliņas, kur bērniem tiek mācīta mūsu valoda, bet mērķis jau šai mācībai ir, lai cilvēki varētu atgriezties Latvijā.